Es uzskatu, ka vajag trenēties, ir vēl jau vairākam, jo tu kļūsi vecāks. Un tad es vienkārši skatos no tāda viedokļa, kas ir nepieciešams izdarīt, lai tu tik tiešām varētu nevis tāpēc, ka tev vajag kaut kādi speciāli treniņi priekš makšķerēšanās, bet fakts kā tāds, lai tavs ķermenis būtu pietiekami spējīgs, lai tu tās 8, 6 vai jebkuras stundas var ilgtermiņā, es nerunāju 1 gadu, 1 vasaru vai 3 vasaras, bet teiksim reāli, ka tev ir 70 gadi darīt uz ūdens. Tā es atceros, vairāk speciālisti par to ir teikuši, ka iesi 39, kā kādam citam 39, citam 40, bet tur ir tas vecums. Un tu vienkārši vienu rītu pamodies un nesaproti, kāpēc tev ķermenis neatjaunojās tā, kā viņš atjaunojās gadu atpakaļ. Es nerunāju pat 5 gadu, bet gadu atpakaļ. Es tomēr atgriežos pie tā, pie standarta fiziskās sagatavotības normām vīrietim. Jāvar uzspiest uz krūtīm savs svars, ja? Tev jāvar ir nostaigāt minūti, turot rokā, katrā rokā pa pusi no sava svara, minūti nostaigāt uz riņķa vai bišķi uz vietas kaut kā. Tev tās lietas ir jāmāk, un tev jāvar noskriet 3 km tā, ka tu nenomirsti pēc tam. Tās lietas, ko es uzskatu, kas jāizpild, neatkarīgi vai tu esi makšķernieks no krasta, no laivas, vai tu esi dambratists vai tenisists vai kas, tās lietas jāvar. Es uzskatu, ka, ja cilvēks saka, vai vajag trenēties, es uzskatu, ka vajag trenēties, ir vēl jau vairākam, jo tu kļūsti vecāks.